Nabagiem iet ļoti labi. Nabadzīgiem cilvēkiem kur ir labāk nekā bagātniekiem. Bagātniekiem ir jādod, ir visi savu naudu, lai viņi varētu vismaz kaut kādu dievu mīlestību sajust. Nu ko, es tev atnesu pārsteigumu jaunā gada, teiksim tā. Ņem, attaisi vaļā un paņem ārā. Tas ir tev pārsteigums no manīm. Man uzdāvināja naudu, un es uzdāvināšu tev ēdamo. Apsēdies krēslā un attaisi vaļā. No šitās puses. Jā, no kā vispār savādāk, Rihard Onko, ko? Kā iet vispār? Izlasīsim kaut kādu sadaļu no Bībeles, vai? Kam tev vajag to naudu? Re, kur laikam ir, es nezinu, cik te ir. Es tev iedošu 2. Ja? Ko? Vai tev tieši 3 vajag? Nu labi, sākumā izņem ārā ēdienu. Es tev iedošu to naudu. Nesatraucies, gan jau būs kārtībā. Tu tikai ņem ārā un liec. Tas ir man. Nu, jā. Tas man priekš brīvdienām. Priekš bezpajumtniekiem maizītēm pielikt klāt. Jā. Es pielieku klāt, tas ir tev. Jogurtu dzēri, ja? Es atceros, ka mēs toreiz pēdējo reizi iepirkāmies. Es atceros, ko tu gribi, jā. Tas ir tev. Palīdz sakārtot un prāt, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā es tev lūdzu. Pasargā Rihardu, pasargā viņu prātu, sirsniņu. Tu esi visu varens kungs, un tev nekas nav neiespējams. Mana ticība tev ir spēcīga, un es to zinu. Es zinu, ka tu esi spējīgs sakārtot Rihardu onkuļu problēmas. Lūdzu, Tēvs, sakārto viņam nākamo dzīvesvietu, lai viņam nebūtu uztraukumu par to. Es tev ļoti lūdzu, dod viņam spēku, izturību jaunajā gadā, lai viņam nenāktu virsū nekāds bailes vai uztraukumi vai raizes par šodienu, jo šodienai pietiekami daudz raižu ir, un rītdien būs jauna diena. Es vēlos, lai tu viņam dod mieru, saticību viņa sirsniņā uz nākamo gadu. Es pasakos tev arī par to, ka tu mūs ved taisnībai klāt un patiesībai. Es pasakos par tavu dēlu, par tavu svēto garu, kas mūs pasargā no ļaunuma, lai atgrūžās jebkura neticības neticības izliktā lamata, kas ir šajā mājā, lai viņi tūdaļ pat pazūd no šejienes, lai tavu svētība nāk šeit, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā es tev lūdzu, pasargā lūdzu Rihardu onkolu, lai viņam nekas viņam nepietrūkst, un viņa sirsniņā vienmēr būtu vajadzīgās lietas, lai jebkura lieta, kas viņam ir sirsniņā uztraukta, tūdaļ pat tiktu atrisināt, lai aiziet prom uztraukums, naids, dusmas vai nesaprašana par kaut kādām lietām. Tēvs, dod mums pazemināties tavā priekšā, dod mums saprast, kā mums rīkoties momentos, ka uz mums runā kaut ko sliktu. Mēs esam tavā priekšā nākuši būt pazemīgi, jo tavā valstībā ir tikai taisnie, tikai svētie un pareizie cilvēki. Es vēlos būt tāds, un ja man nāksies iet caur uguni un ūdeni, lai pierādītu to, ka es mīlu tevi, es to darīšu tavā vārdā, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Es pasakos par šo visu palīdzību, ko es esmu spējīgs dot šiem cilvēkiem, jo tā ir privilēģija kalpot citiem tavā vārdā, Tēvs, nest gospeli un pasargāt viņus no neticības. Āmen. Ar to arī viss. Nu jā, končus tev, maizīte, siļķis. Šitos tomātiņus ieliec atpakaļ iekšā, tas ir priekš bezpajumtniekiem maizītēm.